Mani apkrāpa. Un tas ir oriģinālais Labubu, tas nav kaut kāds lafufu. Es iepirkos normālā bērnu veikalā Rīgā. Kā tu zini, kurš ir cietošies? Un man pārdeva viltot Labubu. Es saku, tu kaut ko iemācījies. Tāpēc es aizgāju uz Amazonas oficiālo Popmart veikalu, nopirku īstu Labubu, par kuru es samaksāju 100 eiro. Are you stupid or something? Vai tu vari atšķirt, kurš no šiem ir īsts un kurš viltojams? Es šodien pakošu abus vaļā un parādīšu jums, kā atšķirt viltojumu no īsta. Īsto Labubu es arī griezīšu vaļā, lai jums parādītu, ka tajā nav iebūvētas slepenās kameras, lai arī cik žēl man nebūtu griezt vaļā 100 eiro vērta mantu. Šis ir Labubu viltojums, jeb Lafufu. Šis ir viltojums, kurš pie tam dzied. Īstās Labubu mantas nedzied. Un viena no šīm arī nav īsta Labubu manta. Es jums parādīšu, kā to atšķirt. Pirmā lieta, ko jau var redzēt, šeit ir uzlīmīta. Šeit tāds uzlīmīts nav. Vispārējais teksts it kā sakrīt. Šeit viss arī it kā sakrīt, bet var just, ka šeit ir tāds matēts materiāls un šeit ir ļoti slidīgs, glancēts materiāls. Tā jau ir pirmā pazīme, ka tas viltojums. Šeit arī viss sakrīt. Protams, krāsas nedaudz atšķiras, bet pārsvarā viss sakrīt. Šeit ir vēl viena atšķirība. Neīstā Labubu manta ir paredzēta no 8 gadu vecuma, bet īstā no 14. Dīvaini, kāpēc viņi nevarēja nokopēt šo tekstu 1:1, bet tā viņi dara. Apakšā arī pilnīgi viss ir identisks. Šeit arī viss sakrīt, protams, krāsas atšķirās, bet tekstu viss sakrīt. Vienīgi īstā Labubu kasta ir nedaudz garāka. Un augšā ir vairākas atšķirības. Pirmkārt, uz oriģinālās kastes ir The Monsters logo. Šeit nav nekā. Un šeit atplēšanas vieta ir iegriezta. Šeit nav nekāda griezuma. Bet to arī nevar paļauties, jo šai viltotajai Labubu kastei ir The Monsters logo. Un ko plēšam tās vaļā? Parādīšu, cik viegli ir atplēst oriģinālo. Jo šeit ir tāda sarkana josla un neoriģinālais. Kā jau sagaidāms, to nevar normāli atplēst. Šeit nav tādas sarkanās joslas. Un šeit ir tāds maisiņš. Interesanti. Citiem Labubu ir šāds te iepakojums. Iespējams, ka Popmarts ir kaut ko izmainījis. Līdz jums pastāstīšu vēl par vairākām atšķirībām. Nu tad sāksim no augšas. Pirmā atšķirība. Šim abas ausis ir kopā. Lūk šādi. Šim ausis katra ir atsevišķi atdalīta. Tā ir jau pirmā pazīme, pēc kā var pateikt, ka tas nav īsts Labubu. Citur saka, ka īstais Labubu ir pūkaināks, kvalitatīvāks, bet es teiktu, ka viltojums pat ir tāds mīkstāks. Tālāk deguns. Deguns ir daudz kvalitatīvāks īstajā Labubu. Šeit var redzēt, ka ir smuki nokrāsos līdz malām. Šeit vienkārši augša nav nokrāsota. Nākamais svarīgākais zobi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tā ir visklasiskākā pazīme. Kamēr uz īstā Labubu ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Īstam Labubu vienmēr būs 9 zobi. Viltojumiem parasti ir 10, citreiz viens ir aizkrāsots, lai it kā būtu 9, bet tas nemaina faktu, ka zobi šeit ir. Piemēram, šim Lafufu ir 9 zobi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bet tas nav īsts. Protams, ka tam poza atšķirās. Šeit rokas ir plati, šeit tās ir šauri, un rokas ir kustināmas. Tās var salikt kopā. Šim rokas salikt kopā nevar. Var, bet var just, ka tas nav tā paredzēts. Šim var salikt, un rokas paliek. Šim, viņas nav paredzēts. Te iekšā ir tāds kā skelets, ar kur tās rokas tiek kustināts. Un šajā ir vienkārši piešūts rokas. Tālāk, kājas var redzēt. Šeit ir iekšā šis te, kurš regulāri krīt laukā. Šis šeit turās stingri, bet mums ir bijuši mans, kurš šis te kājas ieliktens krīt laukā. Un bērns ar šo aizrijās. Un principā tā ir jau pirmā pazīme, ka tas ir viltojums, un tas patiesībā ir nedroši, jo bērns var aizīties ar šo te. Jā, šī manta, protams, nav paredzēta bērniem, bet būsim reāli, tās pērk bērni. Un šeit ir izteikts iegravēts logo uz kājas. Šeit ir kaut kāds ļoti nekvalitatīvi uzdrukāts Popmart. Tagad paņemsim ar ultravioleto gaismu, paspīdināsim. Lūk, šeit nekā nav. Un šeit parādās Labubu logo. Tālāk etiķeti. Uz etiķetes ir QR kods.
Uz šīs etiķetes QR kodu nav. Starp citu, šeit arī uz iepakojuma ir QR kods. Noskanēsim, ko tas QR kods atver. Un tas atver Popmart veikalu. We are here to help any question. Jā, ķīniešiem ar angļu valodu ir kā ir. Bet tas ir popmart.com. Ja mēs noskanēsim šo QR kodu, no, to taču nevar noskanēt. Tiešām domājat, ka tu zaudi un uzdrukāt QR kodu var noskanēt? Scan with the phone for authenticity. Nopietni. Lai verificētu, ka tas ir īsts, ir jānokas šis te, jānoskanē QR kods un mājaslapā jāievada pēdējie 4 cipari. Jep, mums ir īsts Labubu. First time verification. Šeit mums nav kartiņas un īstam Labubu ir šāda te kartiņa. Nu ko šeit sataustīt? Neko īsti nevar. Griezīsim to vaļā. Nekā man negribētos to darīt. Labubu ir vaļā. Šāds ir pildījums Labubu. Un te var redzēt, ka īsti acīs neko baigi iebāzt nevar. Šeit ir tikai pašu acu stiprinājumi un nekas vairāk. Šeit nav vietas slepenai kamerai. Te apakšā ir viss mīksts, te nekā nav. Te ir tikai vieta, kur galva turās klāt. Parādīšu jums, kāds ir pildījums viltotam Labubu. Kā viņš ir dīvaini sašūts. Viņš ir no ārpus šūts. Te ir šūms no ārpus. Tā, pildījums abiem, es teiktu, līdzīgi materiāli. Tā kā īstiem galva ir mazāk, tad arī pildījums ir mazāks. Bet kopumā, es teiktu, ne īstiem ir daudz mīkstāks un patīkamāks pildījums nekā īstiem. Un šeit, protams, var redzēt, ka pirmkārt acu stiprinājumi atšķirās. Lūk, šeit acis ir uz tādu kā kātiņa, un šeit tās ir vienkārši ielikts iekšā. Un tieši tāpēc, ka šeit nav stiprinājumu, viltojumiem acis krīt laukā. Lūk, pasties kāds briesmons. Šitāds briesmons. Savukārt šim acis nebūs tik vienkārši izņemt. Droši vien, ka to var izdarīt, bet viņam seja ir daudz cietāk. Šeit var arī salīdzināt acu izdrukas kvalitāti. Ordinālam Labubu ir ļoti kvalitatīva druka, kamēr šeit ir zīlīti izdrukāt uz kaut kādu nekvalitatīvu printeri. Kāds var būt, ka Rīgā skaidrā dienas laikā, nevis kaut kur zem lecas, stūrī vai varbūt tirgu nelegāli, bet reāli īstā veikalā tiek tirgot viltojumi. Sveiki! Šitie taču nav īsti Labubu, vai ne? Tie ir viltojumi, ja? Jā, bet viņus drīkst tā tirgot vispār veikalās? Drīkst tirgot viltots? Jo vienkārši šeit ir arī īstais Popmart uzraksts. Tā, jep. Paldies! Visu labu. Visu Labubu. Sveiki. Tie taču nav īstie Labubu, vai ne? Kas šitie tādi ir? Tur visas tas atvērties, kuru Jā. šitas kastas. No kurienes viņi nāk? No Ķīnas šeit, ne? Es nezinu tieši. Vai tad tā drīkst tirgot vispār tādas kopijas? Nu labi, ņemam. Man radušies daudz jautājumu, tāpēc es centīšos tiem saņemt atbildi no patentu valdes. Braucam ciemos pie viņiem. Kurš no šiem ir viltots un kurš ir īsts? Īsts ir šis, arī ņemot vērā aprakstus, kādi tiek doti par iepakojumu. Pēc kā jūs to pateicāt? Šis ir maigākas krāsas, tāds tā kā vairāk pasteļu toņi, šis ir pārāk spilgts. Jā, pareizi, tieši tā. Un šeit uzreiz var redzēt, uz iepakojumiem ir Popmart logo. Cik legāli vispār ir tirgot preces ar viltots preces ar īstu preču zīmi? Nav legāli. To es uzreiz pasaku, tāpēc, ka tieši šim te preču ražotājiem ir ekskluzīvas tiesības likt savu preču zīmi uz savas produkcijas. Es Madrides sistēmā ievadīju Popmart, Labubu un vispārējo un ieliku, kā bija norādīts pamācībā Designation Latviju, un man neko neatrada.
Uz kādas preču zīmes, kāda aizsardzība attiecās uz šiem? Cik mēs paši papētījām, šis uzņēmums ir reģistrējis savu preču zīmi Eiropas Savienībā. Līdz ar to arī aizsardzība attiecas arī uz Latviju. Un jautājums ir, cilvēki daudz saka, priekš kam pārmaksāt veikalos, mūs tur maksāt 19 eiro, ja nemaldos, šis maksāja. Ja var pasūtīt no Ķīnas, piemēram, no AliExpress, tas ir legāli sūtīt no Ķīnas pakaļdarinājumus? Tas ir katra paša cilvēka ziņā, vai viņš atbalsta viltojumus, vai viņš atbalsta nelegālu biznesu, vai arī viņš tieši atbalsta oficiālu biznesu. Un te jau ir runa par intelektuālo īpašumu. Kāds cilvēks šo te ir radījis, un tas ir tas viņa intelektuālais īpašums. Un, ja kāds izgatavo pakaļdarinājumus, viltojumus, šī ir tā intelektuāla īpašuma tiesību zakšana. Tā ir nelegāla iedzīvošanās uz cita cilvēka vai citu uzņēmuma panākumiem. Es biju, man liekas, tas bija patentu valdes rīkots pasākums, kur bija arī muita. Viņi stāstīja to, ka viņi izņem viltojumus muitā, ja atrod kopijas. Vai pastāv risks pasūtot šādu no AliExpress, ka man to konfiscēs un es to nemaz nesaņemšu? Jā, tas pastāv. Šāds risks pastāv ar jebkuru aizdomīgu preci. Mēs nevaram tā uzreiz teikt viltojums, jo to, vai tas ir viltojums, var pateikt uzņēmuma pārstāvis vai pats uzņēmums. Līdz ar to tā ir potenciāli viltota prece vai aizdomīga prece. Jā, mēs apzināti pasūtam šādu preci no kādām e-komercijas platformām, kur mēs zinām, ka parasti arī šādas viltotas preces tiek pārdotas. Tad ir liela iespējamība, ka mēs šo preci arī nesaņemsim. Un man cilvēkam, piemēram, kurš pasūta no AliExpress, vai man arī draud kaut kāds sods par to, ka esmu pasūtījis viltojumu? Nē, Latvijā šāda soda nav. Tas ir tīri vairāk kā cilvēks sirdsapziņā, vai viņš vēlas oriģinālu preci, vai viņš vēlas arī viltojumu. Tad, principā, man pašam risks vienīgais ir, ka man šo preci varētu konfiscēt. Tas arī viss, un es pazaudētu. Es pazaudētu to naudu, vai es varu pieprasīt no AliExpress, lai man atgriež šo naudu? Var mēģināt pieprasīt, bet jautājums, vai viņi atgriezīs šo naudu. Bet te nav jautājums tikai par to, vai tas ir risks, vai saņem vai nesaņem šo preci. Te arī ir risks par veselību. Jo, kā mēs zinām, bieži vien kādas viltotas preces, viņas ir nekvalitatīvas. Mēs nezinām, kādi materiāli tiek izmantoti. Maziem bērniem tie ir arī dažādi aizrīšanās riski. Līdz ar to te nav runa tikai par to, ka es varu pazaudēt naudu vai nesaņemt preci. Tā, šie divi labubu ir no tiem iepakojumiem. Jūs varat pateikt, kurš ir īsts un kurš nav? Jā, oriģinālajām mantiņām parasti būs tāds maigāks krāsojums. Te arī var redzēt, ir ļoti spilgti vaidziņi iekrāsoti. Tādi izteikti, protams, arī jāskatās uz zobiņu skaitu. Oriģinālam ir 9, viņi ir precīzi, sākas no tās līnijas. Tad, protams, jāstāsta pēc preču zīmītes, kas ir uz pēdiņas. Arī pēc šīs mazās cedelītes ir jāskatās, vai, piemēram, ir precīzs QR kods, vai viņš nav miglains. Te ir arī oficiāli, man, protams, nav UV starojumu lampas, bet ir jābūt izgaismotai arī tajā mantiņas veidolam. Tā nedaudz pagriežot pret gaismu, var viņu redzēt. Kas ir interesanti, tas ir oriģinālais labubu, bet mums ir izplūdes QR kods. Līdz to tas arī nebūs tas, pēc kā vadīties. Jā, plus vēl austiņas. Jā, oriģinālam austiņas būs kopā. Neoriģinālam viņas ir diezgan liela sprīža attāluma. Un pievērsiet uzmanību acu drukai. Tā arī ir, var redzēt, ir nekvalitatīvs printējums. Jā, mums paveicās, ka šim ir 10 zobi, un šim ir no oriģināla, protams, 9, bet mēs redzējām, ka pārdodās šajās pašās kastēs arī Lafufu ar 9 zobiem, tā ka tas arī nebūs. Nereti, kam arī ir jāpievērš uzmanība, protams, iepakojums var būt oriģināls, bet iekšā var būt ielikt neoriģināla manta. Kas tagad notiks ar veikaliem, kur tirgo šos? Ir tā, ka patentu valde šādu pienākumu neveic. Iekšējā tirgu tas ir valsts policijas uzdevums pārbaudīt un konfiscēt uz ārējām robežām. To dara muita. Bet te atkal ir viena nianse, lai kāds ārvalstu uzņēmums aizsargātu savu preču zīmi, respektīvi, lai muitai būtu tiesības uz robežu, piemēram, ja te ir liela apjoma konfiscēt, tad ir jābūt tādam īpašam lūgumam, iesniegumam valsts ieņēmuma dienestā, lai viņi šādas preces ir tiesīgi izņemt. Un kas tad būtu jādara cilvēkam, kurš iet veikalā un ierauga, ka tirgojās viltojums? Kur viņam būtu jāvēršās, kam jāziņo?
Pirmais arī tā, protams, ir valsts policija, kam var ziņot, un var arī dot ziņu mums patentu valdei. Mums ir tīmekļa vietne viltotā-realitāte.lv, kurā var iesniegt ziņojumu. Protams, mēs viņus arī apkopojam, tālāk nosūtam valsts policijai. Bet, protams, pirmais ir nepirkt. Bet Latvijā ir veikali, kur tirgo arī īstas popmārta rotaļlietas. Piemēram, šo es pirku Baby City, Toy City, un tā nav reklāma. Viņi man par to nemaksā, bet es gribēju pārbaudīt, vai tas ir viltojums vai īsts. Un... Sveiki, jums jau nav labubu, vai ne? Labs veiklā aņemā. Bet tie ir oriģināli, nu tā kā īstie? Jā, bet plasmasas figurīni. Jā, bet tie ir no popmārta, vai ne? Nu nav kopijas kaut kāds. Šeit to redzēt ir īstais QR kods, viss uzlīmes, un arī atklāšanas vieta ir tāda kā īstajai. Šis nav labubu, bet šis ir no popmārta. Jo īstos labubu izcer burtiski dažu stundu vai pat minūšu laikā pēc tam, kad veikals paziņo, ka viņus tirgo. Un tagad es pārbaudīšu, vai šī rotaļlieta, kuras nopirku Toys Planet, arī ir īsta. Yep, verified as genuine by Popmart. First time verification. Jā, arī šis ir īsts. Vienkārši tas, ka kāds veikals reklamē, ka viņi tirgo īstos labubu, ja tie vēl joprojām ir pieejami pirkšanai, tad visticamāk tie nav īsti, jo īstos izķer gandrīz momentā. Jau šo rotaļlietu iepakojumiem ir minēts vecuma ierobežojums, un tās it kā nav paredzēts bērniem, bet skaidrs, ka bērni tās gribēs. Cik droši vispār ir Rīgas veikalos pirkt bērniem rotaļlietas? To mēs brauksim noskaidrot no PTAC. Pirmais tests. Varat atšķirt, kurš ir viltojums, kurš ir īsts? Mēs paskatījāmies pirms tam, ka tās atšķirības, tur, kur ir QR kods, es zinu, ka šī ir oriģinālā kastīte un šī ir pakaļdarinājums. Bet viņas ir ļoti, ļoti līdzīgas, protams, un tās ir tiešām atšķirības tikai niansēs, tie, kas to zina. Un šeit jūs varat atšķirt, kurš ir viltojums, kurš ir īsts? Minēt, ka šis ir oriģināls. Jep, tieši tā arī ir. Mēs zinām, ka jūs par zīmoliem īsti neatbildat par to, ka kāds ir kopējis zīmols vai vēl kaut ko, bet šeit mums ir viens labs piemērs. Nopirkām veikalā reāli centrā, un šeit ir kāja, un šeit ir izkrits ārā. Konkrēti šīs mantiņas klasificējās kā rotaļlietas, tāpēc, ka tās ir mīkstas rotaļāšanās funkcijām bērniem. Viņi ļoti pievilcīgi šie priekšmeti ir. Un pat, ja mēs arī esam paskatījušies, ka šie oriģinālie produkti bija sākotnēji paredzēti tikai kā kolekcionēšanas mantiņas, bet īstenībā 14+, bērniem, pat ne maziem bērniem, bet tad tomēr viss tās, izskats, vieta, kur tiek pārdoti, parasti rotaļlietu veikali, vedina uz to, ka tad maz bērniņi tās izmantos un nevajadzētu būt tā, ka sīkas detaļas atdalās. Un, pirmkārt, jau paldies liels, ka to aktualizējāt šo jautājumu un arī faktiski vērsāt mūsu uzmanību uz to, ka, ir šādas mantiņas, kur īpaši šās sīkās detaļas atdalās. Un mēs noteikti arī plānojam novērtēt, esam apsakojumu šo veikuši un arī notestēt šīs rotaļlietas, paskatīties gan mehāniku, gan varbūt iespējams arī ķīmisks elementi, piemēram, ftalāti varētu būt arī vai uzliesmojamība, tāpēc, ka īpaši šiem mīkstiem materiāliem tā ir problēma. Tā ka mēs noteikti notestēsim un noteikti pastāstiet par tiem ftalātiem, kas te ir? Ftalāti tās ir tādas ķīmiskas vielas, kuras izmanto parasti plastmasām. Šīs sēņas ir no tādas plasmas, kas gan nav pārāk mīkstas, jo mīkstākas ir šīs plasmas elementi, jo tur lielāka varbūtība, ka varbūt šie ftalāti, kas nav veselīgi bērniem. Otrs, tas risks, kas varētu būt, ir tas, ka šīs mīkstās pūkainās materiāli, viņi ir viegli uzliesmojami, kur arī ir prasības noteikts standartos un arī noteikumos, ka nedrīkstētu būt viegli uzliesmojami, ko mēs arī pārbaudam un testējam. Bet jūs teicāt par bērniem. Šeit ir uz iepakojuma. Tātad šis mums ir neoriģinālais no 8 gadiem, un oriģinālais ir no 15. Ja mēs uzliekam, ka rotaļlieta paredzēta no 8 gadiem, vai tas mūs glāb no atbildības?
Nē, tāpēc, ka šīs mīkstās rotaļlietas, viņas ir paredzētas arī maziem bērniņiem. Pat ja ražotājs uzliek, piemēram, šo te vecuma ierobežojumu 14 plus, piemēram, vai 8 plus, tad vienalga tā ir mīkstā mantiņa, viņai tā tad ir jāatbilst arī visām prasībām, kas ir paredzētas bērniņiem, kas ir maziņi, tad nedrīkst būt arī šīs sīkās atdalāmās detaļas vai, teiksim, atdalāmas atstiņas, kas bieži vien bija arī problēma. Un tāpēc arī, teiksim tā, šādi vecuma ierobežojumi nedrīkstētu būt mīkstajām mantiņām. Tas ir īstenībā labs jautājums, tāpēc, ka arī oriģinālajam produktam, ko mēs paskatījāmies, tur ir uzlikts ļoti augsts vecuma ierobežojums, 14 plus. Un, kā es arī minēju, arī sākotnēji tas bija varbūt paredzēts tiešām kā tāds kolekcionāru priekšmets, teiksim, tas, cik tas ir populārs kļuvis un kur tas ir šobrīd pieejams, tā ir principā mazu bērnu mantiņa, kas būtu arī jāpārbauda pret visām prasībām, kas ir paredzēts maziem bērniem. Bet, piemēram, ja šī manta izietu visus jūsu testus un, piemēram, viņi salabot to, ka te krīt ārā no kājas un dažiem, starp citu, rokas krīt nost un pat galvas krīt nost, tad sanāk, ka jums nekāda iebilduma nebūtu? Ja izpilda visas drošuma prasības, kas ir paredzēts rotaļlietu drošuma noteikumos, jā, mums nebūtu noteikti iebildumu. Viena no mantiņām, kur mēs atpakojām, viņai bija iekšā skaļrunis un, principā, elektronika, kas oriģinālajā, starp citu, nav, un to es uzzināju tikai pēc komentāriem zem man video. Uz to arī attiecas kaut kādas papildus prasības? Jā, tātad šīm te skaņu radošajām mantiņām ir papildus prasības, un tie galvenie riski, kas tur tātad ir noteikti arī caur šiem drošības standartiem un prasībām, ir pirmkārt skaņas augstums, respektīvi tās nedrīkst būt pārāk skaļas bērniem, un otrs ir, protams, kas tāds tipisks risks, ka, piemēram, arī atdalās, kā jūs minējat, piemēram, galviņa vai atdalās, teiksim, šis te bateriju nodalījums, tad, teiksim, baterijas nedrīkst būt brīvi pieejams, tāpēc, ka tās arī ir mazas, tās var bērni norīt, un tur ir tātad drošuma riski. Un ja, piemēram, vecāks nopērk šādu mantiņu bērnam un saprot, ka tā ir bīstama, ko viņam darīt, kur viņam vērsties? Noteikti vēršties patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Tad mēs noteikti arī izskatīsim šo gadījumu. Un, kā mēs jau minējām, mēs noteikti, paldies par to, ka vērsāt mūsu uzmanību. Un mēs noteikti paši jau proaktīvi notestēsim šīs mantiņas. Ja būs kaut kas neatbilstošs, ja tiešām konstatēsim, ka ir kaut kādi riski, tad mēs to noteikti ziņosim tālāk jau ar Eiropas ziņošanas sistēmā par nedrošām rotaļlietām, nedrošām precēm. Tātad Safety Gate ir šī sistēma, ko arī īstenībā jebkurš patērētājs var novērtēt un paskatīties, vai tur, teiksim, šādas mantiņas, piemēram, jau nav ziņotas. Pagaidām šādas informācijas nav. Mēs gan arī, pateicoties jums, esam arī aktualizējuši to jautājumu arī Eiropas uzraudzības tīklā, tātad arī vērsuši uzmanību uz to, ka mūsuprāt arī pat oriģinālam īsti nav atbilstība Eiropas prasībām, tāpēc, ka tur ir tātad minēts, pirmkārt, šis vecuma ierobežojums, kas mūsuprāt nav korekts. Tur ir arī C zīme uzlikt, kas nozīmē, ka it kā viņi pat ir novērtēti pret Eiropas prasībām, bet tad jautājums, kāpēc, jo ja viņi paši atzīst, ka tas tikai kolekcionāru priekšmets, tur ir pretruns, ko mums noteikti būtu arī kopīgi jānovērtē ar Eiropas kolēģiem. Ko nozīmē vērsties pie jums, jo mēs, kad nācām šurp, patiesībā jūs nebija nemaz tik viegli atrast, kur tas ir. Var rakstīt e-pastu vai jābrauc pie jums? Jā, tad ir pamatā rakstīt e-pastu. Tas ir noteikti visvienkāršākais. Tātad mūsu e-pasts ir ptats.gov.lv. Uzrakstam īsi ziņojumu, pievienojam klāt fotoattēlus, un tad mēs arī saņemsim šo informāciju un tālāk jau varēsim gan veikt darbības, gan arī nepieciešams sazināties ar iesniedzēju. Kas notiek pēc tam, piemēram, jūs atklājat, ka šīs mantiņas nav drošas, jūs pieprasat veikalam izņemt no apgrozījuma? Jā, tātad, ja šī rotaļlieta ir nedroša vai neatbilstoša, tad ir jāveic korektīvie pasākumi, kas ir tad vismaz šo preču vai tālāk ir aizliegts šīs preces tālāk pārdot, izņemt no tirgus, un ja tur ir arī drošuma riski, tad arī mēs pat atsaucam no patērētājiem, tad sanāk tiek apziņoti patērētāji, viņiem ir iespēja šo mantiņu nest atpakaļ uz veikalu, kur tā ir iegādāta, un arī saņemt atpakaļ naudu par to. Tā arī faktiski jaunas patērētāju tiesības, kas ir no pagājušā gada decembra spēkā, kur attiecīgi cilvēki, kas ir nopirkuši šīs nedrošās preces, arī var saņemt atpakaļ naudiņu par šo pirkumu. Un kā ir ar AliExpress, piemēram, cilvēks? Viņš pasūta no AliExpress un izrādās, ka tas ir bīstams. Ko jūs darat tādā situācijā? Arī tad ziņo noteikti patērētāju tiesību aizsardzības centram par šo produktu. Mēs attiecīgi arī veicam testus vai veicam pārbaudas paši. Un, ja mēs konstatējam, ka prece ir neatbilstoši nedroša, mums ir mehānisms, kā mēs tālāk jau informējam AliExpress
šo kontaktpersonu, kas tieši atbild par drošumu atbilstību prasībām. Viņiem ir pienākums attiecīgi uz to reaģēt un šo neatbilstošu nedrošo preci izņemt no savu piedāvājumu. Es saku, tu kaut ko iemācījies.